Jā, palielam esam tajā vietā, kur vajadzēja man būt ar mašīnu finālā, bet autosports ir autosports un tehnika ir tehnika. Katrā ziņā pēc pusfināla viss bija kārtībā. Arī starp pusfinālu un finālu viss bija kārtībā, bet tieši tad, kad vajadzēja darbināt automobīlu, lai brauktu uz to saucamo pre-gradāriju, kas ir tā kā pirmsstarta zonu, tad automobīls nedarbojās un kaut kas notika ar elektrību un nevarēja viņu iedarbināt. Visi, protams, uzreiz bija apkārt, visi mēģināja visu sataisīt. Mēs pārmainījām trīs nevadības kompjuterus, bet paneļus, kur ir visas podziņas un kur ir visa centrālā elektrība. Un nekas nedarbojās. Tātad tas nozīmē, ka varbūt nebija lemts. Katrā ziņā nekad nebija tā bijis, kad nestartēja daļa automašīnas. Nav patīkami, ir sāpīgi. Bet galvenā lieta ir tā, ka mēs zinām, kad man ir ātrums un es zinu, kad es varu pabraukt ātri. Es varu cīnīties par augstākajām vietām. Un droši vien, ka šitādi visādi sīkumi man to neļauj pagaidām. Un varbūt, ka sākumā ir labi, kad tas notiek sezonas sākumā, nekā sezonas beigās. Un, protams, tagad tas ir jāizmirst un jāskatās ar skatu nākotnē uz nākamo posmu. Es domāju, ka būs labi. Protams, visi man atvainojās, visi piedod, bet mums tā sadarbība ir jāturpina un jācer uz kaut ko labāku.